Es to parādīšu veidu, kā bez maksas var pārbaudīt automašīnas negadījumus Latvijā. Tam tev būs nepieciešama Eltabokta aplikācija, sadaļa auto vēsture un auto reģistrācijas numurs. Man ir 3 interesanti piemēri. 20. gada, BMW 2009. gada un viens Kadijs. Sāksim ar pirmo Toyota Auris. Ievadīsim auto reģistrācijas numuru. Tik vienkārši meklēt un parāda, ka automašīnai bijis negadījums 8,000 eiro. Tātad ekonomiski norakstīts. To arī var apstiprināt CSDD, ka tas autiņš ir bijis norakstīts. Otrs auto būs BMW. Arī vedam reģistrācijas numuru. Šeit ir 7,800 eiro zaudējuma vērtība, un sludinājuma automašīna šobrīd ir pieejama par 4,000 eiro. Sludinājumā nekas nav minēts par negadījumu. Droši vien, ja papētītu vairāk, varētu arī redzēt arhīvu fotogrāfijas. Trešais gadījums ir Kadijs, kurš arī bijis sludinājumā un arī Facebookā. Šeit ir 12,000 eiro, 60,000 nobraukums un pieejams reģistrācijas numurs. Mēs vedam reģistrācijas numuru aplikācijā un skatāmies, ka automašīna arī bija ekonomiski norakstīta 2023. gadā, praktiski pagājušajā gadā, un tagad tā atkal pieejama sludinājumā. Pārbaudot reģistrācijas numuru Google, mēs izzinājām, ka tā ir policijas automašīna, kā arī papētot vairāk redzējām, ka tā policijas automašīna bija iesaistīta negadījumā Liepājā. Lūk, šāds neliels padoms, kā izmantot Eltabokta aplikāciju. Atceries, ka tā ir bez maksas un tev ir nepieciešams tikai auto reģistrācijas numurs.